Nu tad Kalanbjark. Tas ir tetumu valodā, kurā runā Austrum Timorā. Viena no valodām, viņiem ir 4 valodas. Austrum Timora, Timor-Leste, kas tulkojās kā austrumu austrumi. Timor ir austrumi un Leste ir austrumi. Tā ir pie Indonēzijas atrodošās Āzijas salu valsts, jaunākā Āzijas valsts, ieguva neatkarību no Indonēzijas 2002. gadā. Kas viņiem tur ir? Viņi ir šausmīgi nabadzīga zeme. Nekā viņiem tur tāda nav. Turisti pie viņiem nebrauc, tā ir vismazāk apciemotā turistu valsts Āzijā. Viņiem tur pat bats ir. Brīžiem ir sezonas, kad viņiem ir reāls bats. Viņi tur pārtiek no Dievs vien zina kā. Viņiem gan ir ļoti bagāta jūras valsts. Tur dzīvo ļoti daudz visādi gan jūras zīdītāji, gan zivis. Kāpēc viņi tos neēd, es nezinu, bet sūdzās viņi pa badu. Tāda diezgan pamesta un pusaizmirsta valstiņa. Vairāk neko es pa viņu īpaši tur neuzzināju. Ko viņi tur tradicionāli ēd? Es šodien taisīšu tamarinda vistas kariju. Kas ir tas tāds tamarinds ir, ar to es jūs iepazīstināšu. Tad tā, kas mums te ir? Vistas kājas, kādu pusstundu pamarinētas sālī un laima sulā, no viena laima sulu. Tamarinds, tāds špocīgs, laikam kā auglis, nevis dārzenis. Viņš ir tā kā zemestrieksta apvalkā, un tad tur iekšā nāk tāds mīkstums. Notīrītā veidā izskatās šitāds. Iekšā kauliņi, no tiem kauliņiem viņš jāattīra. Tomāti savā sulā un kokostriekstu piens. Bišķiņ vairāk kā puskrūze ūdens. Tas ir tas nolobītais tamarinds. Kādas 3 ēdamkrūzes tā mīkstuma tur apmēram ir. Sarīvēts ingvers, apmēram ēdamkarote, 4 daivas ķiploka, 1 sakapāts sīpols un no garšvielām. No garšvielām man te ir laurulapa, teikarote kurkuma, teikarote koriandras malts un pusteikarote, kā tās ķimenes sauc? Kumins, pusteikarote kumina. Un bišķi melnie pipari. Un tie, kam patīk čili pārslas. Šis te viss tad arī tiks gatavots. Tad ko es te sadarīju? Uzkarsētās eļļā apcepu sīpoliņu līdz zeltainumam, tad pievienu ķiploku, ingveru un čili, ātri apcep, tā lai sāk izdalīties smaržiņa, minūte neilgāk. Pievieno garšvielas, to kurkumu, koriandru, ķimenes un laurlapu apmaisa, iemaisa tomātus iekšā, pasautē, lai viņš tāds biezāks paliek, tad tajā visā ietūķi iekšā vistu. Viņa iespiež tajā panā, lai viņa tur tiek pie panas virsmas, lai viņa apcepās tā kā drusciņi. Kad vista būs apcepta, tad tam visam piegāzīs klāt ūdeni. Es ūdeni izšķīdināju to tamarinda mīkstumu, viņš tīri labi šķīst. To ūdeni kopā ar tamarindu iegāž iekšā un sautē minūtes 30-40 būšot jāsautē. Skatīsimies. Kad 40 minūtes tā vista bija sautējusies, es pievienoju kokosriekstu pienu un sālīti pēc garšas. Minūtes 5 vēl pasautē, lai tās garšas tur sēdās ar to kokospienu. Pēc skata karijs vulgāris, redzēs pēc kā garšo. Hugo saka, ka smaržo labi. Teiksim tā, garšīgs, tiešām foršs karijs. Ģimenes viedoklis bija, ka šitas tāds viegls, foršs viegls. Tas tamarinds viņam piedod tādu skābumiņu un saldumiņu klāt pie ierastās karija garšas. Man patika. Šito es rekomendēju. Ļoti labi iet iekšā. Visiem patika. Nākošā Azerbaidžāna.